Čau visiem! Lēnām gaidām, kad pievienojaties. Pagaidīsim, mēs arī esam tādā neierastā situācijā, jo neesam mājās. Kur jau Santa pievienojās. Pagaidīsim, kad jūs pievienosieties. Palēnām, lai varam papļāpāt mazliet par jautājumiem, kas mums ir iesūtīti. Un daudz jau droši vien skatīsies arī ierakstiņā. Tā kā reku daudz pazīstam cilvēku, Ginta un Aija pievienojasies. Čau visiem. Jā, Santa, Tūra mīkšķis, lai labs internets, jo mēs nevaram saprast. Te Gruzijā brīžam viņš pazūd vienkārši, un tad viņš atkal uzrodās. Un čau, Ginta, prieks tevi redzēt. Mēs izdomājām tomēr translēt mūsu sarunu no mūsu numuriņa. Kaut kā mēs tā jutāmies foršāk, jo nebijām pārliecināti, jo kafejnīcā vairāk raustās internets kā te pie mums tagad. Tā kaut kā. Jā, mums ir iesūtīti īstenībā diezgan jaudz jautājumi. Tādi nopietni. Tādi nopietni jautājumi. Mēs pat nezinām, vai mēs zinām atbildes. Jā, jo ir jau daudz lietas arī, kuras mēs vēl nezinām, jo mēs esam procesā, mēs paši mācāmies daudz ko. Un, jā, kā jau mēs zinām, tad tieši pieredze, ka mēs izejam cauri katrs pats nervu sistēmas reģenerējošā praksē, ir tieši tā lieta, kas mums iedod to, ka mēs sākam varēt atbildēt uz visiem jautājumiem. Viens ir teorija, kas ir uzrakstīta grāmatā un ko es šobrīd apgūstu, bet otrs ir tā reāli praktiskā pieredze dzīvē. Un, jo tikai tad, kad tu esi ar elpošanas palīdzību integrējis savā dzīvē, ielaidis pilnībā sevī kaut kādu pieredzi, ko tu līdz šim neesi bijis ielaidis. Tikai tad tu saproti patiesībā un sajūti to sajūtu, ko nozīmē tas, ka tu kaut ko integrē. Jo tas ir tāpat kā ar pieņemšanu, kā es tur vienu video rakstīju, ka viens ir pieņemt, ka tev viss saka pieņem. Pieņem Ansi, kad nezinu, ir tā un tā, vai ne? Un cilvēks saka, ka viņš nespēja tā vienkārši pieņemt. Ar prātu mēs nespējam pieņemt. Mēs spējam pieņemt tikai tad, kad mēs patiešām caur sevi izlaižam to un mēs tā kā izdzīvojam, un tad mūsos ienāk tā pieņemšana. Jā, es zinu, par ko iet runa. Es esmu uzdūries daudz tēmām, kur man var teikt, ka man jāpieņem, ka mani vecāki ir bijuši tādi, bet es esmu staigājis nedēļu tāds, ka man gribās viņiem, pateikt visu, ko es domāju, un vairāk. To nevar tā pieņemt tehniski, pieņemot vienkārši. Tas ir kaut kā, tas vārds integrēt varbūt ir tāds svešs vārds, bet tā riktīgi ielaižot un izdzīvojot, izprotot un pēsot tajā, tā kā, vai ne? Jā, tā kā ieraugot to kaut ko no visiem skatpunktiem, tikai tad tā pa īstam var pieņemt. Kā jūs mūs vispār dzirdat? Jo nav tā, ka mēs esam pārāk tālu un ka jūs mūs nedzirdat. Jūs Ants dzirdējāt, ka viņš runā, jo man liekas, ka viņš runā pa klusu. Uzrakstiet kaut ko īkšķīšu, saliekat vai sirsnīgs, ka jūs mūs dzirdat, lai mēs saprotam, ka jūs patiešām mūs dzirdat. Super, paldies. Jā, man prasām, šitā. Jā. Sanāk, man čats pārsējā iet. Dzird un redz ļoti labi, jā. Jā, Santa raksta, kurš nav vai ir bijis tajā laivā. Jā, visi mēs esam kaut kādās dzīves situācijās tādos, mēs savu dzīvē esam pieredzējuši ļoti daudz ko, un mums ir ļoti daudz patiesībā traumas, ļoti daudz dažādu apstākļu sakritību, vai kā mēs to varētu teikt, izraisītas lietas mūsos, kas veido kaut kādas uzvedības modeļus dzīvē, pēc kā mēs vienkārši mūsu zemapziņa noreaģē un mēs rīkojamies. Un kamēr mēs šīs lietas sevī neintegrējam, neielaižam sevī, ko tieši šī prakse dod mums, tā varētu teikt,
Šī praksa nav par to, ka mēs kaut ko attīram, kaut ko dziedinam, mēs esam visā. Un tieši tāpēc notiek šī integrācija. Bet, labi, mēs varētu ķerties pie jautājumiem. Mums tā kā mēs izziņojām, kad šajā laivā, visi, kas sakāp šajā laivā, piedalīsies izlozē, un to izlozi mēs taisīsim kaut kad uz beigām laivai. Laivas beigās mēs taisīsim mazo izlozīti, kur izlozēsim vienu laimīgo. Tad mēs kaut kā mēģināsim piefiksēt, kurš te piedalās, kurš nepiedalās. Es gan jau redzēšu, es apskatīšos, jā. Jā, un tā kā tie, kas izturēs un kuriem būs pacietība mūs klausīties līdz beigām, tie arī piedalīsies izlozēm. Jā. Un tiem būs iespēja vinnēt 9 dienu kursu februārī. No 16. līdz 24. Jā. Jā, tā kā esiet pacietīgi. Nezinu, ko lai vēl saka. Šodien kaut kā man vēl nav pavēries runājumais. Jā, mēs vēl lēnām iejūtamies. Īstenībā pirmais jautājums arī ir par integrēšanu. Ir jautājums, es labprāt dzirdētu vairāk par integrēšanu. Līdz galam īsti nesapratu, kāpēc labi integrēt, piemēram, elpošanas prakses laikā uznirstošās dusmas. Sirsnīgs paldies jau iepriekš. Tieši par integrēšanu un dusmām, Mans. Tas ir tava tēma, man liekas. Man tēma. Kāpēc ir labi integrēt? Tāpēc, ka citu variantu jau nemaz nav. Ja mēs neintegrējam, tad tās dusmas paliek mums atvērtas visu laiku. Es te rakstīju vienu video, es nezinu, vai viņš ir nopublicējies vai ne, par to, kāpēc, es pat nezinu, no kur galvenai sāk. Tā integrēšana, īstenībā katra tēma, katra trauma, katrs patērns mūsos no bērnības, viņš stāv kā atvērta programma, kā atvērta aplikācija telefonā. Un kamēr mums ir, es domāju, ka jūs visi esat piedzīvojuši to mirkli, kad aplikācijas telefonā ir atvērts pa daudz, ka viņam pietrūkst resursus, lai ar visām operētu un lai būtu tāda kvalitatīva darbība. Un tikai integrējot šīs dusmas, mēs varam tās dusmas kā tādu aplikāciju aizvērt. Un viņi atvērsies nākošo reizi tikai tad, kad tās būs vajadzīgas. Un te varbūt jāpiebilst par dusmām, ka dusmas ir mūsu dabiska aizsarga reakcija. Viņas nav nesliktas, kā mums tas ir stāstīts. Mums nav no viņām jāizvairās, mums ir jāļauj sev dusmoties, jo ja mūs kāds apdraud, tad dusmas ir vienīgais, ar ko mēs varam sev pasargāt, ar ko mēs varam noturēt savu lauku. Un kāpēc viņas ir jāintegrē? Tāpēc, ka mēs šīs dusmas neesam izpauduši, tāpēc, ka mēs viņas neesam ielaiduši sevī. Patiesībā tas viss ir diezgan sarežģīts, lai tā pareizi izstāstītu. Jā, jo, teiksim, es precīzi neatceros bērnībā, kā man bija, bet es pieļauju, ka man bija līdzīgi kā citiem, ka tad, kad es dusmojos, mani ieplivināja citā istabā un teica, ka nomierināsies, tad arī varēs nākt ārā. Un caur to es nevaru teikt, ka es ar prātu to sapratu, bet zemapziņas līmenī es sapratu, ka mani nepieņems, ja es dusmošos. Un tā kā man kā bērnam ir gribējies, lai mana ģimene mani pieņem, lai es esmu piederīgs savai ģimenei, lai mana ģimene mani neatgrūž, lai man nemet pār bortu katru reizi, kā es dusmojos, tad es tās dusmas apspiedu sevī. Es viņas kaut kur sevī noglabāju. Un tā kā es tās dusmas nevarēju izturēt sevī, tad es izkāpu no savu ķermeņa ārā, un kopš tā brīža, principā, es dzīvoju ārpus savu ķermeņa. Tas ir īstenībā ar visām emocijām, ko mēs apspiežam. Jebkura bērnības trauma mūs atdala no mūsu ķermeņa. Un, lai es tajā ķermenī varētu atgriezties, lai es varētu skatīties asociēti, nevis disociēti. Lai mēs esam šeit un tagad, iecentrēti, iezemēti. Jā, mums tās dusmas ir jāintegrē, jo pretējā gadījumā es nespēju dzīvot nepārtrauktās dusmās. Tas nav iespējams. Un cilvēks tā kā sevi izmet ārā no sava centra, jo viņš nav gatavs just to dusmu. Jā. Tas tā kā, es nezinu, telefonā atverās kaut kāda aplikācija, kur ir kaitinoša un tā kā neizturam, vai tur ir kaut kāda, filma, kur iet thrillers, agresija, vēl kaut kas. Un ja mēs to visu negribam just, mēs to aplikāciju tā kā, nevis
aizveram, bet mēs viņu kaut kur aizstumjam ārpus ekrānu, bet viņi jau tur tāpat ir, tāpat tur skaņa nāk no tās aplikācijas un tā. Tāpēc tas ir svarīgi integrēt. Integrēt, tas ir ielaist sevī, tas ir pilnībā izdzīvot. Ja mēs ejam elpošanas praksē un mums paceļās augšā situācijas, kur ir dusmas, mēs nevis cenšamies viņai kaut ko likt pa virsu, kā mēs to esam pieraduši, jo daudzkārt arī tāda emocija kā dusmas, pieņemsim, var nākt kopā ar sajūtu, ka šo dusmu nav droši just. Tāpēc, ka bērnībā, tad, kad mēs esam dusmojušies, vecāki mums kaut ko ir pateikuši, vai kaut kā izdarījuši, vai kaut kā tā. Un ir šī sajūta fonā līdzi, ka, ja es dusmojos, tad tas nav droši. Un taču, kā es prakses laikā saku, un daudzi, kas ir piedalījušies, jau zina, ka tas, ka mēs ejam praksē šobrīd, tajā mirklī ir droši just pilnīgi visu. Mēs vienkārši savā ziņā atgriežamies kaut kādās atmiņās, kaut kādā savā pieredzē, kaut kādās emocijās. Mums nāk kaut kādas vīzijas, bet viss ir droši tajā mirklī, ko mēs jūtam. Un caur to, ka mēs apzināmies, ka tas ir droši, ja arī mums nāk šī emocija, kurai līdzi nāk sajūta, ka tā nav droša, tad mēs vienkārši ļaujam būt šajā nedrošajā emocijā sev, šajā dusmu uzplūdā. Mēs varam izdusmoties, mēs varam redzēt kaut kādu situāciju, bet mēs caur to, ka mēs esam tajā, mēs pilnībā ļaujam tai virzīties cauri mums, un mēs viņu integrējam sevī, mēs viņu ielaižam, mēs esot tajā emocijā, viņu pilnībā akceptējam un pieņemam. Un tāpēc arī daudz, kur ir komentāri, es redzu, Aivars kaut kur komentēja Facebookā, un daudzi raksta, ka ienāk riktīgi lielāka pieņemšana dzīvē. Tāpēc, kad īstenībā mēs sākam katru to mazo daļiņu, ko mēs neesam pieņēmuši līdz šim, mēs viņu sākam tai praksē apmīļot, apčubināt sevi, to dusmu, kuru es esmu bijis apspiedis un neesmu ļāvis viņai izpausties. Mēs viņu sākumā mēs viņu ieraugam, mums pat viņai negribās skarties klāt, bet mēs esam arī tajā sajūtā, ka mums negribās skarties klāt tai dusmai. Bet mēs apzināti elpojam, mēs esam apzināti šajā procesā, mēs dīvaini varbūt skan, mēs izbaudam arī to sajūtu, kad es negribu tai dusmai skarties klāt, man ir bail no šīs dusmas. Es nevaru, man negribās, man nepatīk, un tajā mirklī tu tiec cauri kaut kādam slānītim, un tu jau esi iekšā tajā dusmā, un tu jau sāc sajust, nāk dusma, par ko tad es vispār esmu dusmīgs, kas manī notiek, kāpēc man ir bail. Katram jau notiek tas process citādāk, bet es viņu cenšos aprakstīt, lai jūs sajūstu, ko tad nozīmē šī integrēšana. Kāpēc ir svarīgi integrēt, ja tas jautājums ir tieši par to, tāpēc, kad mēs pārsvarā dzīvojam visas tās savas smagās emocijas turot tā. Jūs tur visas stāvat, mēs viņas cenšamies nejust, cenšamies paslaucīt zem paklājiņa, cenšamies uzgriezt muguru, jo mums zemapziņā ir informācija, ka nav droši to just. Un patiesībā mūsu nervu sistēma ir tik gudra, ka viņa mūs sargā no tā, lai mēs otrais neizjustu to pašu emociju, kas kaut kad agrāk bērnībā bija destruktīva. Bet caur to, ka mēs viņu turam zem paklājiņa, uzgriežam muguru vai nejūtam, mums dzīvē visu laiku atkārtojās noteiktas lietas, kuras patiesībā uztrigerē to dusmu. Mēs vienkārši šobrīd kaut kā pa dusmu vai nerunājam, bet uztrigerē jebkuru emociju. Un kamēr ja viņa visu laiku trigerējās un atkārtojās, notiek vienādas situācijas, tas nozīmē, ka šī smagā emocija nav integrēta, jo tik līdz mēs viņu integrējam, mūs vairs netrigerē. Realitāte uzreiz reāli izmainās. Jo mūsos vairs nav, kā citās lietās praksē saka, mūsos vairs nav šis mazais āķīts. Mēs ļaujam sev izdusmoties. Tas ir kaut kā līdzīgi kā ar adrenalīnu un tas kortizols. Tagad bērni spēlē datorspēles vai mēs skatāmies kaut kādas tās thriller filmas, tur mūsu smadzenes neatšķir, vai tā ir realitāte vai tā ir datorspēle. Mūsos izstrādājas milzīgs apjoms ar adrenalīnu. Un ja mēs pēc šādas filmas, mums viņš ir jāiztērē, mēs varam iet skriet, laust, dauzīt kaut ko, lai iztērētu. Un tāpatās mums ir jāļauj sev pabūt tajās dusmās, lai tā dusma enerģija iztērējās.
lai mēs viņu pārtērējam, lai viņa neēd mūs kopā no iekšpuses, jo tas, ka mēs esam iemācījušies ļoti labi tēlot, ka mēs neesam dusmīgi, tad, kad mēs esam dusmīgi, tas nenozīmē, ka mūsu ķermenī nenotiek procesi. Tāpēc ir svarīgi integrēt, ļaut tām dusmām visām tā kā izstrādāties, un tad justies normāli un būt dusmīgiem tikai tad, kad patiešām mūs kāds apdraud, nevis tad, kad ir kaut kāda līdzīga situācija, kas ir bijusi bērnībā. Kā bija bērnībā, jā. Un, protams, vispār runājot par dusmām, es tā skatos un vēroju, ka piedalās, piemēram, praksē sievietes un piedalās vīrieši. Un es ļoti redzu, ka vīriešos šīs dusmas ir ļoti, ļoti, ļoti apspiestas. Man arī nesen bija saruna ar vienu meiteni, kura piedalījās 3 dienu praksē, kurai vīrs paralēli arī piedalās. Un bija tieši saruna par dusmām. Un man ir ar Ansi bijusi saruna par dusmām. Vīrieši ir iemācīti ļoti apspiest dusmas. Un interesanti ir tas, ka pirmās reizes viņi iet, manuprāt, lai kādu nodomu, Ansi, tu esi gājis, vienmēr tev ved cauri kaut kādiem slāņiem, bet nonāk pie kaut kādām dusmām, pie kaut kā apspiesta, jo, agrāk jau bija tas teiciens, puiši neraud īsti džeki, vai bērni, tā kā puišiem vispār, zēni vispār nedrīkst raudāt. Tā kā šitais, un tā ir tāda programma ielikt mums sabiedrībā, un es vēl dzirdu brīžam, ka kāds pieaugušais maniem bērniem to pasaka, un es paskatos, un es saprotu, ka tā ir vienkārši tā laika programma, kad kad puiši nedrīkst dusmoties. Emocija, nevis dusmoties, bet emocijas nedrīkst izpaust. Tas ir par pilnīgi visu. Es arī vēroju, kad es eju par kaut kādu tēmu, kur es zinu, kā stāv diezgan lielas emocijas. Man pirmajās 3-4 reizēs vispār nekas nenotiekās. Kā viņas ir nobloķētas. Un tas ir tā kā kokus riekstam čaumalu apkārt, ar kurai es eju. Un vai nu nekas nenotiekās, vai es ķeru riktīgi kaifu no elpošanas. Un tad vienā reizē, kad pavarās vaļā, tad ir tā, kad gribās katru pretīm nācējam noskrūvēt galvu un izpaust tās dusmas. Un tas ir īstenībā tas, kas ir biedējošākais, jo tās dusmas pa dzīvi ir tik daudz akumulējušās, ka liekas, ka tā, ka viņas nāks ārā, tad zāle neaugs tajā vietā, tur, kur viņas nāks. Jā, kad ir milzīga baile laist tās dusmas ārā. Jo kas notiks, kas būs, liekas, ka tur ir kaut kas tāds uzkrāts, un patiesībā jau tur arī ir. Bet atkal, tā kā mēs ejam elpošanas praksē, ir jāienes svarīgi sevī ir šī apziņa, es esmu drošībā. Nekas ar mani un apkārtējiem šajā mirklī nevar notikt, kad es esmu elpošanas praksē un eju cauri šīm dusmām, kad viss ir droši tajā mirklī. Sliktākajā gadījumā kāds dabūs zilāts. Es jokoju. Nē, tādas pieredzes vēl mums nav. Jā. Un tāpēc, protams, ka tie, kuriem ceļās kaut kādas smagas emocijas ārā, tiem ir svarīgi, ir ļoti svarīgi runāt. Ja tieši attiecībā, kad izceļās kaut kādas lielas tēmas, kā dusmas, kas ir ļoti bērnībā bijis apspiestas un tā, ir svarīgi runāt. Kaut vai, ja tev blakus, es nezinu, vīrietis iet praksē ir sieva, kur arī, ja tas ir super, ka mēs runājam viens ar otru, jo šī runāšana, šī atspoguļošana, tas, ko es izsaku, ko es šajā praksē esmu piedzīvojis, tā ir daļa no procesa. Un tāpēc nevajag sēdēt vienam. Ja ir tā, ka kāds iet privāti praksē un izceļās kaut kas smagāks, jūs varat atrakstīt kaut vai man. Tā kā vienkārši izrunāt to visu. Ja ir bail rakstīt egai, var iziet dārzā, izstāstīt ābelē vai parkā liepai izstāstīt. Jā. Kādam izstāstīt? Dievam, zemes mātei. Vai kladēji savai dienas grāmatai. Jebkam. Bet galvenais tā kā likt to domu ārā un caur to viņi arī integrējās ļoti spēcīgi. Es esmu novērojis, es esmu tāds cilvēks, kurš ir perfekti iemācījies apspiest visas tās emocijas. Un man bija nenormāli grūti pateikt, tā kā izlaist uz āru, pateikt to, kā es jūtos. Bet tagad es pirmajā reizē egai izstāstīju, kā es jūtos, no man tā kā akmens novēlās no sirds. Es sajūtu, ka man tā kā sāk risināties tā tēma, es sāku ieraudzīt bildes, no kā man tās dusmas kas, tā kā kāpēc es tās dusmas esmu apspiedis, kāpēc man bail dusmoties, tāpēc, ka dabūjis pa kaklu katru reizi, kā dusmojos. Un tā tālāk, tas viss tā kā sāk ritināties, tā ķēdīt, sāk šķetināties vaļā, tie mēzgli sāk raisīties un ļoti ātri nonāk līdz rezultātam, līdz tam brīdim, kad atbrīvojās tā vieta. Bet ja nerunā, arī process notiek, bet viņš notiek, es nezinu, ļoti daudz reizes lēnāk. Jā,
Brīnumiem tic, raksta runāšanas vietā var arī rakstīt. Jā, rakstiet. Ja jūs ejat, tie, kas ir gājuši 3 dienu praksē, un jūs tagad turpinat un piedalīsieties 9 dienu kursā, bet pagaidām, kamēr jūs ejat paši savās praksēs, vienkārši bez mazā iekārtojam kladīt un rakstam. Rakstam, ar kādu nodomu es gāju, un pēc sesijas vienkārši it kā tu savam labākajam draugam izstāstītu, ko tu esi piedzīvojis, jo tas tik daudz, mēs tā kā paskatāmies no malas, mēs pilnībā noliekam to piedzīvotā tajā kladē, un tas mums iedod pilnīgi citu skatu, mēs tā kā ieraugam, tas, un caur to arī notiek šī pieņemšana. Tas process ir ļoti, ļoti foršs. Brīnumiem tic runa, Jā, un paldies. Man caur tavu jautājumu riktīgi tur saklekšķēja un savērās un atvērās, jo vispār šī prakse ir par to, ka mēs paplašinām savu apziņu. Tātad mēs, mums ir apziņa, virsapziņa un zemapziņa. Virsapziņa ir mūsu augstākais es. Tā ir informācija, ko mēs vēl neapzināmies, ko mēs neesam ielaiduši sevī, neesam integrējuši. Kamēr vien mēs nepieņemam to, kad ir Dievs un augstākais es un tā. Un ir zemapziņa, un tas ir tas viss, kas ir piedzīvots, no kā mēs ko mēs gribētu aizmirst, par ko mēs vairs negribētu domāt. Un šī praksa ir par to, ka mēs savu zemapziņu apzināmies lēnām. Un kāpēc ir vajadzīga tāda izrunāšanās vai izrakstīšana? Tāpēc, kad mēs caur to ienesam to informāciju no zemapziņas apzinātībām. Tā kā kamēr es nesāku rakstīt savu to pieredzi par, ko es esmu elpojot vai par savu traumu, tikmēr viņi man ir zemapziņā. Un tur man nāk pirmais teikums, ko man gribās kādam pateikt, bet tas tā kā korķis stāv virsū. Tiklīdz es to pirmo teikumu pasaku, nāk otrs teikums, 3., 4. Un es sāku ieraudzīt, apzināt visu to, kas ar mani ir bijis. Jā. Es varu teikt godīgi, es no bērnības, kad es biju jaunāks, līdz 7 gadu vecumam, no dzimšanas brīža es neatcerējos vispār neko. Man brāļi stāstīja, ka ir bijuši notikumi, es viņus neatceros. Un tagad ar šo praksi es sāku atcerēties lietas pat dienu, 2 dienas pēc dzimšanas, kas ar mani ir noticies. Protams, vēl pagaidām ļoti miglaini, bet es redzu, kā šī praksa palīdz ienest apzinātībā. Un tāpēc ir svarīgi vai runāt, vai rakstīt, jo tajā brīdī apziņas fokus, es nezinu, vai prāts to visu piefiksē, ierauga un saprot tā kā no pilnīgi citu skatu punktu, kā tas ir bijis un kā tas notiek. Jā, bet man sajūta, ka mums jāvirzās tālāk, ir savādāk liela daļa jautājumu paliks neatbildēts. Jā, otrais jautājums. Kāda atšķirība elpošanai un vai nepietiek, ka elpa tiek vienkārši pamanīta? Jūtu, esmu dzīva. Tātad kāda atšķirība ir vienkārši elpošanai no šīs elpošanas droši vien? Tā, vispār elpošanas prakses ir ļoti, ļoti daudz un dažādas. Ar ko atšķirās tieši šī elpošanas praksē? Atšķirās ar to, ka viņa ir pilnīgi dabiska. Mēs nekādu spēku nepieliekam savai ieelpai un izelpai. Un viņa ir tāda, maigi plūstoša caur mums. Mēs neko neforsējam, neko neapturam, neko nespiežam. Jo šis dabiskais elpas ritms mums ir tad, kad mēs esam piedzimuši tikko, tad, kad mēs esam kā zīdaiņi. Tikko. Mēs elpojam dziļi. Pirms pirmajām potēm, pirms elektrošokiem un vispārējā, ko mums iedod bērnībā. Jā. Ja tas ir kaut kāds traumatiskais gadījums. Ko tu gribēji teikt? Un arī naktīs. Bērni naktī elpo, tie, kur nav vēl traumēti, viņi elpo tieši šādi. Jā. Ļoti lēna, dziļa ieelpa, ļoti lēna, dziļa izelpa. Daudz, tā kā krietni dziļāka nekā nomodas stāvoklī. Patiesībā, ja mēs būtu pilnīgā šeit un tagad, pilnīgā apzinātībā, pilnīgā saiknē ar savu ķermeni, ar savu augstāko es un zemi, mēs elpot tieši šādi. Jā. Tā kā pēc šādas elpas var pateikt, vai guru ir īsts vai nav. Ja guru ir īsts, viņš elpos ļoti dziļi, ļoti mierīgi, lēni, viņš būs ļoti nosvērts. Viņam varēs pateikt, ka viņš ir iebīgs vai kāds, un viņa elpa neizmainīsies. Jā, un to vispār var vērot uz cilvēkiem, kā viņi elpo. Mēs neesam guru, mēs tā ikdienā vēl neelpojam. To var ļoti pamanīt, kad jo tu ilgāk elpo, jo elpa kļūst citādāk.
tu reāli sāc ikdienā ienest šo ielpu un izelpu. Tu sāc tā kā dzīvot ar viņu, jo tas, kā mēs elpojam, tā mēs dzīvojam. Un, ja mēs aizturam elpu, tad mēs aizturam savā dzīvē kaut kādus procesus. Ja mums ir grūti elpot, tad mums ir dzīvē grūti kaut kas. Un mēs ļoti varam vērot savu elpu, kaut vai tie, kas vispār nav šai praksē piedalījušies. Vienkārši pavērojiet šobrīd, kāda ir jūsu ielpa un izelpa. Vai jūs elpojat caur degunu vai caur muti? Tas jau ir pirmais solis, ka mēs vispār sākam pamanīt, kā mēs elpojam šobrīd. Bet tas, ko es gribēju vairāk pateikt par šo elpošanas tā kā veidu, ka viņš ir pilnīgi dabīgs, tur nav nekas piespiests un mēs neko neforsējam. Mēs ļaujam pilnīgi dabiski ķermenim uzskaņoties uz nedaudz dziļāku ielpu, izelpu, kāda tā ir ikdienā. Un šo daudz, kur arī sauc par parasimpātisko elpošanu. Un patiesībā caur šo elpošanu dziļo mēs balansējam autonomijā nervu sistēmā parasimpātisko un simpātisko nervu sistēmu. Un mēs atgūstam balansu. Un tāpēc īstenībā, tāpēc es taisu prakses, kas ir 15 minūtes, jo 15 minūtes ir tas minimālais, ar ko pietiek dienā, lai mēs nobalansētu šo nervu sistēmu. Un tā kā mēs nobalansējam šo nervu sistēmu, mēs tiekam caur šo nervu sistēmu nobalansētu klāt savai zemapziņai, apziņai un virsapziņai, visiem slāņiem, mentālajiem, emocionālajiem ķermenim. Visa daudzdimensionalitāte, varētu teikt, atverās caur to, ka mēs nobalansējam šo nervu sistēmu. Un sanāk, ka caur nervu sistēmu mēs saslēdzamies ar savu ķermeni. Un šī praksa ir tā, kas atbrīvo, mēs caur elpu, principā, atbrīvojam savu ķermeni no visa tā, kas mums tur ir sakrājies. Man patīk, ka Gabors Matē teica, ka mums ir 3 smadzenes. Mums ir galvā smadzenes, mums ir sirds smadzenes un mums ir zarnu smadzenes. Un caur elpošanu mēs ļoti noregulējam savu sirdsdarbību. Tas ir viens no smadzenēm. Un apkārt sirdī ir ļoti daudz nervu, un caur to mēs nomierinām arī tā kā nervus, kas ir sirdī, plaušās, un caur to tā kā sāk līdzsvaroties, sāk nobalansēties visu nervu sistēma. Tāpēc ir svarīgi elpot dziļi, tik dziļi, cik mēs varam, protams. Arī mums, tikko sākot praktizēt elpu, nebija baigi dziļā. Es nevaru teikt, ka arī tagad viņi ir ļoti dziļi. Reti, kad ir tā, kad prakses laikā viņa paliek ļoti dziļa un ļoti brīva. Tas ir, kad kaut kas atbrīvojās, bet... Kad tu tiec cauri kaut kādam slānim, tā kā jaunā līmenī tiec. Bet tiklīdz atbrīvojās vietā, to vietu atkal nāk kaut kas jauns, kas grib integrēties, piesakās, un atkal tā elpa paliek tāda... Principā, to elpu nosaka tā trauma vai tas patērns, kas tajā brīdī ir bijis. Mums ir vairāk tie reaģēšanas mehānismi, ir tas sasalšana, sastingšana, tad ir dusmas no 1 līdz 100%, 100 sekundē, tādas es piedzīvoju nesen. Ir tā kā visādi veidi, un, protams, ka tas ietekmē uzreiz elpošanu, jo nervu sistēma, vai uzreiz ir, viņā pieplūst milzīgi daudz adrenalīns, un viņa kļūst simpātiski aktivizējās. Tas viss ietekmē. Un elpošana ir tā, ar ko mēs varam to visu regulēt. Sandra prasa, ja baidās dziļi elpot, vai tas nozīmē, ka baidās dzīvot? Zini kā, ja cilvēkam ir bloks pret to, man ir viens jautājums tāds šeit, kad cilvēkam ir bail dziļi elpot. Viņam ir bail no vadītas elpošanas. Tas varētu nozīmēt to, ka cilvēkam ir bail atslābt. Ka viņš visu laiku ir simpātiskajā nervu sistēmā, un viņam ir nenormālas bailes būt atslābušam. Savā ziņā jau atslāb, tā varētu arī definēt, ka dziļi elpot, kad ir bailes no kaut kādas, bail no dzīves dziļuma, bail no tā, ka tu esi atslābis, vai ne? Bet, zin kā, tas ir ļoti individuāli pēc cilvēka. Nevar tā pateikt, ja tev bail dziļi elpot, tad tev ir bail dzīvot. Vienam varbūt tas tā būs, otram varbūt tas būs pilnīgi citas bailes no kaut kā. Visiem viena diagnoze nederēs. Jā, un tāpēc... Elpošana un plaušas vispār ir saistīts ar dzīves lidojumu. Vai mums patīk rāpot, vai mums patīk lidot.
Jā, vai mums patīk dzīvot vai nepatīk dzīvot, jā. Jo viens ir tas, ka mēs varam savu elpu izmantot vienkārši izdzīvošanai. Mēs jau visu laiku elpojam, vai ne? Bet otrs, ka mēs izmantojam šo savu elpu, lai mēs radītu savu dzīvi. Un tas varētu būt saistīts ar šo jautājumu, ko Ginta raksta, vai obligāti pirms elpošanas prakses ir jāizsaka nodoms. Mēs to īstenībā, ja jūs pavērosiet sevi apzināti, mēs neveicam nevienu domu, tā kā bez nodoma. Es no rīta pieceļos, es vēl kājā zeķis ar nodomu, lai man kājas ir siltas. Jā. Tur jau ir nodoms automātiski. Ja es elpot ar kaut kāds nodoms, ja mēs ejam laivā, tam jau ir nodoms automātiski. Mēs tikai viņu varbūt neapzināmies. Un ar to, ka mēs uzliekam šo nodomu, mēs viņu atkal ienesam tajā apzinātajā telpā. Mēs apzināmies, ko tad mēs patiesībā gribam caur šo elpošanas praksi panākt. Un tāpēc tas ir tas, ko es teicu, kad mēs varam elpot, lai radītu savu dzīvi. Un ar katru nodomu, patiesībā mēs varam katru lietu, es to sāku reāli praktizēt šobrīd dzīvē un redzu, kā tas strādā. Kā pieņemsim, mēs ar Anci lidojam uz Gruziju un es Ancim saku, vai kāds ir mūsu nodoms? Mēs jau neejam elpošanas praksē, bet kāds ir mūsu nodoms šīm 10 dienām, kad mēs šeit esam? Un mēs tā varam par katru lietu, jo elpošanas praksa tas ir viens, es ieeju tur stundu dienā paelpot, tas ir mans process, tas ir tas, kad es balansējos, kad es integrēju sevī kaut kādas smagās lietas, bet dzīvē jau mēs arī to varam sākt ieviest. Ja mēs kaut ko darām, mēs ejam pastaigāties ar bērnu, es uzlieku nodomu, ko tad es vēlos, nezinu, es vēlos pati būt priecīga un lai bērns ir priecīgs un eju pastaigā, un tas ir reāli apzinātībā ienests nodoms. Un tas ir tas, kad mēs varam arī iet pastaigāties un dziļi elpot, un arī tas palīdzēs, un viss, kas notiks attiecībā šajā pastaigā, dziļi elpojot, protams, ka būs tas, kas izcelsies ārā un integrēsies attiecībā uz šo nodomu. Tik ļoti patika, ko teica, tikko mēs elpojam, lai radītu savu dzīvi. Jā, jo pārsvarā mēs elpojam, lai mēs vienkārši izdzīvotu. Mums neviens nav ļoti maz, kas runā vispār par elpošanu. Kaut gan ir, kas runā, bet ne no šāda aspekta. Es šādu aspektu dzirdu pirmo reizi, un iespējams tāpēc man viņš tik ļoti ir sarezonējis. Un es arī jūtu no citiem cilvēkiem, kad tas bija tas, kas man īstenībā bija pirmajā 21 dienas praksē, kad es piedalījos pie Eleonoras. Zinu, kad es sapratu, kad es beidzot varu būt es. Kad es beidzot esmu, ka lai vai kas no manis nāk ārā, es varu būt tāda, kāda es esmu. Un tas iedeva tādu atvieglojumu dzīvē, kad man nav nekas, ka mēs arī no garīgā aspekta, mums tajā garīgajā tirgu arī ir jau tik nenormāli ieliktā programma, ka mēs dziedināmies, tīrāmies. Un tad man ir jāpieņem, bet kā tad man sevi pieņemt, un es eju tur, un es eju iepriekšējās dzīvēs, un visas tās prakses mēs, kas arī, man liekas, paigi forši ir tas, ka šai praksē mums ir fokus uz to, ka mēs radām ar katru šo nodomu savu dzīvi. Mēs neejam pagātnē. Arī es zinu, ka man bērnībā ir bijis smags notikums. Šī prakse nav tāda, ka mēs ejam uz to notikumu un rokamies viņā. Nē, es vienkārši skatos tā, tad man šobrīd ir dzīvē izcēlusies, pieņemsim, situācija, kad mans bērns raud un tiklīdz viņš raud ilgāk par 5 minūtēm, es jūtu, ka manī pamostās nesaprotama emocija. Es nespēju sevi savākt, man gribās, lai viņš nomierinās un tā tālāk. Skaidrs, tā tad manī ir kaut kas uztrigerēts. Es neeju tāpēc, ka es neeju uz situāciju, kur es kā bērns raudāju. Kaut gan iespējams ar prātu es pat to saprotu. Es eju ar nodomu, kad kā tad es gribu justies, tad, kad mans bērns raud, ka es esmu saprotoša māte, ka es esmu klātesoša, ka es viņu dzirdu, redzu, jūtu. Es eju ar šo nodomu, kurā es radu un piepildu savu dzīvi ar to, ko es vēlos piedzīvot, kā es vēlos dzīvot. Un attiecīgi tas, ko es piedzīvoju praksē, tas izceļās ārā. Vai izcelsies tas noteikti notikums, kur es bērnībā raudāju, to es nezinu. Jo tas pat nav tik būtiski, jo tas ir šīs prakses unikums, kad mūsu ķermenis, zemapziņa, apziņa, virsapziņa, visi plāni, viņi visi piedalās šajā procesā. Un mēs reāli mēs īstenībā mēs ar prātu vispār nespējam iedomāties, ko mēs praksē piedzīvosim. Un arī prāts šajā praksē ir pilnīgi akceptēts, jo brīžam prāts ir tas, kas domā. Viņš domā, un mēs pilnībā ļaujam viņam beidzot izdomāties. Mēs viņu nestumjam nost. Mēs akceptējam arī viņu kā daļu sevī.
Par šito jau var runāt un no vienas tēmas uz otru mēs te varam plūst un plūst. Kas mums te vēl? Vispār te kaut kāds jautājums laikam ir iekritis tā. Kad būs nākošais 3 dienu kurss? Par to mēs vēl neesam domājuši. Tas būs pārsteigums. Tas būs pārsteigums, jā. Mums pašiem un arī jums. Jā, tā tad, kāpēc ir grūti dziļāk ievilkt elpu un dziļi elpot? Tas ir īstenībā jāstāsta ļoti privāti, tas ļoti var būt saistīts ar to, ka cilvēks ir visu laiku, jo dziļā elpa, dziļi ieelpot. Tā kā caur degunu ir tā, kad mēs nonākam parasimpātiskajā aktivitātē. Ja cilvēkam ir ļoti aktivizēta simpātiskā nervu sistēma, kas atbild par stresu izdzīvošanu, tad viņam būs ļoti grūti dziļi elpot. Taču tas arī jāstāsta, vai šis jautājums attiecās uz prakses laiku vai uz dzīvi. Jo, ja prakses laikā ir grūti dziļi elpot, tad esam tajā, ka mums ir grūti dziļi elpot. Tas ir saistīts ar nodomu. Jā, tad tas ir saistīts ar nodomu. Bet, ja ir dzīvē grūti elpot, tad iespējams cilvēks visu laiku ir savā nervu sistēmā uzbudinātā kaut kādā stāvoklī, ka viņš ir aizsardzības reakcijā, viņš ir visu laiku kaut kādā stresa atbildē, ka viņš sargājās. Tas ir īstenībā ļoti, man šķiet, tāds fizioloģisks process. Tad, kad mēs esam simpātiskajā nervu sistēmā vai mēs esam tajā fight or flight modē, mūsu muskuļi saspringuši un roka ir kulakā. Man būs ļoti grūti glaudīt bērnu ar tādu saspringušu, atslāpt, veikt kaut kādas maigas kustības, tad, kad es esmu viss uztrigerēts, savilkts, gatavs kauties. Tanī brīdī es esmu tāds piedzīvojis moments, kad man vakarā riktīgi uztrigerē, un mums ir tradīcija katru vakaru tā ar bērniem samīļoties, un es saku, es nevaru atslāpt, lai es apskaudu bērnu, jo man muskuļi viss ir piedzīts tādā tonusā, tāda spriedze ir manī, ka es nespēju veikt atslābinātas darbības, kas ir darbības saistīts ar atslābumu, un tieši tāpat ar elpošanu. Ja man ir ļoti aktīva tā simpātiskā nervu sistēma, tad plaušas arī ir tādā, sirds plaušas viss ir sasprindzis. Un tad ir grūti dabūt atslābumu, lai, elpotu dziļi. Jā. Kas tieši notiek praksē? Ļoti interesants jautājums. Kas ir nervu sistēmas regulācija? Jā. Mazliet, kas notiek praksē, mēs jau pieminējām, kad mēs apguļamies un ejam caur degunu dziļākā ikdienā elpojam. Bet praksē notiek katram kaut kas pilnīgi individuāls. Attiecībā uz to, ar kādu nodomu šis cilvēks ir gājis. Praksē mēs nobalansējam šīs abas nervu sistēmas, parasimpātisko un simpātisko nervu sistēmu, to jau es teicu. Un, principā, mēs beidzot atgriežamies balanses stāvoklī. Jo mums daudziem pa dzīvi ir vai nu aktīva simpātiskā vai parasimpātiskā nervu sistēma, kas nozīmē, ja mums ir aktīva parasimpātiskā nervu sistēma, mēs esam ļoti letarģiski miegaini, mums negribās neko darīt, mēs esam gatavi gulēt gultā, mēs nevaram sadabūt to impulsu, jo simpātiskā nervu sistēma nereaģē, kad piecelties un es eju un daru. Jo patiesībā mums visu laiku normāls dabisks stāvoklis bērnam piedzimstot, ka šīs simpātiskās nervu sistēmas ir līdzsvarā. Bet mums pa dzīvi piedzīvojot dažādas traumatiskas lietas, viņas izlīdzsvarojās. Uz kuru pusi kuram? Cilvēki, kas ir miegaini, kuri nevar saņemties, viņi visu laiku kaut ko atliek, viņiem gribās darīt, bet viņi nevar izdarīt. Viņi nevar saņemties. Viņiem ir sāktivizēta parasimpātiskā nervu sistēma. Savukārt tie, kur ir visu laiku es daru, nevar apstāties, vai arī kuriem tās reakcijas var būt dažādas, kā tas izpaužās, vai arī viņiem visu laiku liekas, ka ir milzīgs stress iekšēji, viņiem aktīvi ir šī simpātiskā nervu sistēma, un šīs prakses laikā mēs nobalansējam viņas abas divas. Un vispār nav jau tā, ka simpātiskā vai parasimpātiskā nervu sistēma kāda no viņām būtu slikta vai laba. Viņas abas divas pilda savas funkcijas. Viena iedod mums to, ka mēs parasimpātiskā, ka mēs atslāpstam, ka mēs varam vienkārši pēc darba dienas atnākt mājā, mēs apsēžamies un mēs esam relaksēti, mēs esam atvērti jaunām idejām, mēs esam pieejami saviem bērniem, mēs esam
mēs esam atslābuši. Tad, kad mums ir parasimpātiskā nervu sistēma, tad mēs visu laiku esam simpātiskā, tad mēs visu laiku esam uzbudināti, mēs visu laiku kaut ko gribam darīt, mums kaut ko vajag, mēs visu laiku piesienamies kaut kur. Ja mums ir ļoti sāktivizēta šī simpātiskā nervu sistēma, mēs savā ikdienā nevaram apstāties no kaut kāda sava darāmā darba. Mēs nespējam aizmigt. Mēs nespējam nedarīt un vienkārši būt, apsēsties, jā. Pasēdēt. Un tas, kas notiek, mēs izbalansējam nobalansējam šīs abas sistēmas. Un, protams, tas nenozīmē, ka ikdienā mēs kļūsim pilnīgi mierīgi un viss būs rāmi. Nē, tas nav arī mūsu mērķis. Šai praksē nav mērķis, ka mēs ikdienā uztversim pilnīgi visu mierīgi. Šai praksē savā ziņā mērķis ir tas, ka mēs kļūstam aizvien apzinātāki, mēs no zemapziņas ienesam šo informāciju apzinātībā, līdz ar to mēs vairāk iepazīstam sevi. Taču, protams, otra lieta ir tā, ka ja mums dzīvē ir kaut kādas situācijas stresaināki mirkļi, kam jāiet cauri, mums šī simpātiskā nervu sistēma noreaģē, mēs tā kā varbūt pat mūsos ienāk reāls stress. Mēs tā kā sanervozējamies. Mēs tā kā ģitāra stīga, tā kā pa stīgu uzsit, viņi sāk vibrēt, bet mēs atgriežamies atpakaļ līdzsvarā. Ja mēs tā kā, neesam to līdzsvaru piedzīvojuši tik daudz, mēs nemākam atgriezties, mēs turpinam tur vibrēt, tā kā ģitāra stīga, raustīties un nenonākam atpakaļ līdzsvaru stāvoklī. Tā kā šī praksa ir par to, ka mūs izbliež, bet mēs spējam dabiski atgriezties atpakaļ, jo katru reizi praktizējot mēs esam tur un mūsu zemapziņa, mūsu ķermenis iemācās būt līdzsvarā. Jā, reku skaistumu pietur rakst, galīgi nevar apstāties, tāpēc tagad ar Covid guļ. Laura, tā laikam tu esi skaistumu pietur. Jā, tā ir, un tad dzīve mūs apstādina. Un tad ir tā, ka, ja mēs nemākam apstāties, tad kaut kas notiek. Mūsu realitāte sāk atspoguļot to. Tas jau īstenībā ir viss tas, ko visi runā. Mūsu realitāte, ārējā realitāte atspoguļo iekšējo, stāvokli. Un ja mēs esam, taču es caur šo praksi saprotu, ka tas gluži nav tik, nezinu, kā lai saka. Nē, tā ir, es piekrītu. Ja mēs visu laiku skrienam, un mēs esam uzbudināti un visu laiku tādā pārdeg kaut kas. Un realitāte, mūs tā kā piespiež apgulties atkal un apstāties, jā. Un tas jau ir diezgan, īstenībā man liekas, ka tā simpātiskā nervu sistēma mums ir aktīva līdz 40 gadu vecumam ļoti spēcīgi, jo tad mēs esam no bērnības samācījušies tāds. Mums ir patērni, ka mums ir jāatzinās, ka mums ir jāpaspēj, ka mums ir jāuzvar, jābūt labākiem, jāparāda vecākiem, ka mums ir vērts vispār ar mums runāt. Un tad tā simpātiskā nervu sistēma pārdeg, un tad mēs kļūstam, tad mums ieslēdzās parasimpātiskā, jo simpātiskā vairs nestrādā. Un tad pēc 40, kad es neko negribu, es vairs dzīvē nespēju neko mainīt, kurš tu man ņems darbā, un iestājās tas pasīvais stāvoklis. Jā, Anna raksta, ko darīt, ja pēc prakses sanāk ļoti iestrēgt tajā, kas uzpeld prakses laikā. Saprot, ka jāļauj visā tajā būt, bet ja kļūst par grūtu tajā būt? Es personīgi eju elpot. Es eju jaunā praksē. Un ja man nepaliek vieglāk, es eju vēlreiz. Bet tas ir, ja prakses laikā iestrēgst prakses laikā. Tad esam tajā, kad tu esi iestrēdzis. Kas pie tevis nāk, kad tu esi iestrēdzis? Es esmu iestrēdzis, kāda sajūta kaut kāda peld virsū. Jā, es esmu iestrēdzis, kad vēl dzīvē es esmu iestrēdzis. Tur var nākt, bet atļaujam sev būt, atkal elpot. Okay. Nē, ja tev liekas, ka praksa ir beigusies, tad var iet atkal, bet ja nav beigusies, tad var turpināt. Bet var arī neiet elpot un var arī vienkārši pabūt tajā, ka tu esi iestrēdzis, jo es pat nezinu, kā lai to tā nodod, bet tas, ka mēs sākam caur praksi iemācīties būt gan visās savās emocijās, sajūtās, domās, tādā pieņemšanā par sevi, tas ienāk arī mūsu dzīvē, un mēs arī iemācāmies dzīvē, ka ja tajā mirklī dzīvē nāk dusma, mēs iemācāmies sev atzīt, ka es šajā mirklī esmu dusmīgs. Mēs iemācāmies būt patiesībā autentiski, tādi, kādi mēs esam, nevis uzlikt savu fake virsū, es neesmu dusmīgs. Tā kā, tā ir īstenībā sākot regulāri praktizēt, tā ikdiena arī jau sāk būt kā tāda prakse. Mēs nevaram nodalīt to tā, te es tagad eju praktizēt,
un te es tagad dzīvoju. Nu, tā kā ikdienas dzīve. Patiesībā tas ienāk kā tāds viens vesels. Jā, esot tajā, tas integrējās arī dienas laikā. Es vakar pāelpoju 15 minūtes ar nodomu, ka es spēju komunicēt brīvi ar 6 cilvēkiem. Un šorīt pirmais cilvēks, 6, ko es satieku, man pazūda elpa, es nevaru pāelpot, man trūkst gaisa, es nezinu, kur likties, veikalā stāv pie kases un nav gaisa, ko elpot. Un es atnāku atpakaļ uz viesnīcu, es stāstu Aigai, un es saku, ka es nevaru, tā kā, viss ķermenis reaģēja uz tiem 6 cilvēkiem, bet es negāju speciāli elpot, es vienkārši tā kā analizēju to visu, nav obligāti jāanalizē, bet es tā kā mēģināju saprast, kāda tam saistība ar manu nodomu pēdējo, ko es gāju elpot, kāda tam, un esot tajā procesā, tas kaut kā 3-4 stundās pārgāja. Jā, un Anna, ja ir tā, kad ir kaut kas pa grūtu, kad ir patiešām, jo ja mēs piekļūstam kaut kādai ļoti, ļoti noglabātai lietai, kas patiesībā ietekmē visu dzīvi, viņa jau pat tai emocijai, vai kam mēs uzdaramies, viņa visu laiku ir bijusi mūsos. Mēs tik viņu vai neesam laiduši ārā, bet viņa visu laiku ir ietekmējusi mūsu dzīvi. Šajā mirklī vienkārši mēs viņu esam ienesuši apzinātībā un ieraugam. Un ja ir tā, kad ir pa grūtu, viens ir prakses laikā, kā es teicu, būt tajā, kad man ir pa grūtu, bet es esmu tajā. Man ir grūti. Bet ja ir tā, ka patiešām liekas, kad arī ikdienā tu iznāc ārā un saproti, kad wow, es nezinu, katram cilvēkam tas izpaužās citādāk, tad var iet elpošanas praksē un izmainīt nodomu. Jā, Tas ir iespējams. To tev nevajag baidīties arī praksē, pašas prakses laikā. Ja vienā mirklī uzduramies kaut kam, no kura patiešām tu saproti, ka es neesmu tam gatavs. Kaut gan patiesībā mums uzpeld un uznāk uz augšu viss tas, ka mēs esam gatavi šobrīd tieši. Bet ja ir tā sajūta, ka man nav spēku un es nevaru tam visam iziet cauri, mēs arī prakses laikā elpojot varam izmainīt nodomu, ka tā tad, lai integrējās tas, kas šobrīd ir uzcēlies, un es esmu atkal enerģijas pilns, priecīgs, sajūtam, kā mēs vēlamies justies pēc šīs prakses. Un nodoms jau mūs ved, kā mēs zinām, vai ne? Es no savas pieredzes varu padalīties, es tāds ļoti smags gadījums. Jā, tik traki. Psihoterapeiti un psihiatrs pretī neņem man. Bet, tā kā man uzpeld kaut kas tāds riktīgi smags, tad es saprotu, ka es esmu tā kā atombumba. Es redzu, ka man triggerē pilnīgi viss, kas notiek apkārt. Un man ir tāda sajūta, ka man bērns kaut ko pateiks vai Aiga kaut ko pateiks, tad es vienkārši eksplodēšu. Un tad es visiem mierīgi pasaku, kad es dodos elpot. Vakardien, bet aizvakar bija tā, kad es gāju 2 reizes pa stundai, jo pirmajā stundā man labāk nepalikt, es gāju 2 stundu. Bet es gāju ar to nodomu, kad es negāju ar nodomu kaut ko tur celt ārā jaunu un tā. Es gāju ar nodomu, kad es integrēju visu to, kas ir sāktivizējis, kas ir izcēlējis. Un lēnām es vienkārši to stundu, es nespēju ikdienā būt tajā stāvoklī, apkārt kaut kas notiekās, man ir grūti. Tad es vienkārši aizeju citā telpā un esmu viens. Es varētu arī vienkārši tur sēdēt, bet es eju elpošanas praksē, es dziļi elpoju un palīdz tām visām emocijām, sajūtām, kas ir manī integrēties. Atbalstu šo procesu, esmu vienkārši, es arī galvā kas man tur bija, es jūtos nedroši. Tad es visu laiku man arī nāca tie vārdi, ka es jūtos nedroši, ka šī pasaule ir bīstama, te vispār nav tādas drošas vietas. Un visu laiku man kūlās pa galvu tas un kaut kādā brīdī tas vienkārši pārstāja. Un tad interesanti bija tas, ka tajā brīdī, kad man tas pārstāja kulties pa galvu, man sāk nākt iekšā jaunas idejas, kā darīt, kā labāk šito, kā to. Un tad es sapratu, ka viss process ir beidzies, ir tas, kas bija jāatlaiž, ir atlaists un nāk iekšā no kosmosa jaunas idejas un jauna informācija. Jā, tā kā Anna, mēs ceram, ka mēs tev atbildējam. Viņa jau ierakstīja, ka viņa saprot labāk. Jā, Ginta raksta iemācās atļaut sev būt tādai, kāds esi un tādās emocijās, kādas atnāk. Jā, un tas ir īstenībā, tā ir viena daļiņa no šīs prakses, bet tā ir ļoti, ļoti būtiska daļa. Un tas īstenībā ir tāds, nezinu, pirmo reizi nonākot pie Elinoras tajā praksē, bija tāds sajūta, ka es esmu cits planētas, jo nekur tev nepieņem un nekur tev neviens neļauj izpausties tā, kā tu tajā brīdī jūties
Tur ir tā telpa, kurā tu vari, kur tev neviens nepārmet par to, ka tu dusmojies, kur tev neviens nepārmet, ka tu esi, nezinu, ka tu nespēji citus pieņemt, vai ka tu esi tīzlis, vai vienalga. Lai jebkāds tu būtu, un tas ir īstenībā tas pats skaistākais, Jā, un tagad tu esi pabūni tādā telpā, un tagad tu izēji caur to praksu, tu saproti, ka tu drīkst ļaut sev būt tādam, kāds tu esi. Ka tev nav jāmeditē uz to, ka tu esi labāks, vai tīrāks, vai gaismas piepildītāks. Jā. Nu, tas tā interesanti. Mums šī praksa reāli dzīvē ir pavērusi tādu bišķiņa un tā telpa citu skatu punktu vispār arī uz garīgām tādām lietām, kas ir apkārt. Ko arī mēs paši, meditācijas, ko esam praktizējuši un viss. Un mums pat 27 dienu grupiņā piedalījās viena sieviete, kur ļoti regulāri meditē. Nu, tā kā, principā, regulārāk. Viņa brauc uz Indiju, uz kaut kādiem ašramiem un tieši strādā ar vizualizācijām. Un viņai šīs prakses laikā, man liekas, es nezinu, viņai atnāca tāda apskaidrība, ka patiesībā tu vari vienkārši būt. Un tas, es atceros to viņas atklāsmi, kad kā nav man nekas jādziedina, man nav jāvizualizē nekas, kā. Un zinu, viņa pilnīgi tā kā... Kā nav jādzinās, ka tu jau esi pilnīgi. Ka tu jau esi pilnīgs, un viņai pilnīgi tā kā... Un es tagad jūs runāju par to, un pilnīgi nāk tādas skudriņas, kad īstenībā tas ir tas, kas arī, man liekas, man un Ancim ir tā kā... Zinu, tā kā nokrituši tādas klapas nost, kad... Riktīgi varās man tagad arī... Jā, runājot, ne? Kad nokritušas ir tādas klapas nost par to, kad es jau varu tur meditēt, es jau varu vizualizēt, es jau varu to visu darīt, bet caur to jau es neatbrīvoju tai nervu sistēmā neko. Es tik uzkabinu kaut ko, es varbūt kaut kādā plānā vienā attīru, es aizēju uz citu dzīvi, un es tāpēc negribu teikt, ka nevajag praktizēt citas prakses. Vajag praktizēt, bet es redzu, cik ļoti šī prakse atšķirās no meditācijas, jo pirmkārt jau, ko es gribu pateikt, tā nav meditācija. Mēs neejam meditēt. Mēs vispār neko tā, mēs esam pilnīgi apzināti. Jā. Mēs ar prātu pat domājam praksē. Ja kāds cits izdomā visas 15 minūtes, viņš domā, ko viņš ēdīs rīt pusdienās, un tas ir super. Un ja viņš atļaus sev domāt, viņš ir tik milzīgu daļu no sevis jau integrējis. Un meditācijā jau mēs to nevaram, mums ir fokus uz kaut ko, vai ne? Mēs tā kā, es pat nevaru pateikt, mēs ejam kaut ko konkrētu darīt. Šeit mēs neko konkrētu neejam darīt. Mēs vienkārši esam. Un tas ir tas wow moments, ka tad, kad mēs iznākam no prakses, man šodien bija 90 minūšu prakšu otrā, un es iznāku ārā un es jūtu, kad, es pat nezinu, kā jums to pateikt, kad ir atbrīvojusies vieta manā dzīvē. Un tu jūti, kad... Es gāju šodien saistībā ar to, kad es tā kā, kad mani pieņem un es esmu pieņemta. Tā kā dažādās situācijās, kur es rīkojos, daru, runāju, citādāk kā citi domā. Un es šodien iznāku no tās 90 minūšu prakses, un man liekas, ka wow, ir telpa, kad reāli atbrīvojās dzīvē telpa. Nu tā tas ir. Un šīreiz īstenībā Aiga bija pirmā, kas iegāja praksē pirms cik tur tiem mēnešiem. Daudziem. Un tā kā viņa iznāca, es sajūtu, ka man ir telpa. Es brīnu, kā gaiss mājās parādījās tā kā, es domāju, kāds viss ir iespējams. Es cilvēks skeptiķis, kurš nekam netic, es vēroju to enerģētiku kādu mājās, un es saprotu, ka viss ir izmainījies. 15 minūtēs izmainījās tā, kad es teicu, Aigai dod telefonu, es eju praksē. Jā, es ko gribēju teikt, ka īstenībā... Raksta, es arī tā neesmu iemīlējis meditāciju, tā tad nekas nav nokavēts, nav par ko es ko... Nē, Laura, nav. Ne visiem. Es arī ļoti pēdējā laikā dzirdu īstenībā, kopš mēs šo praksi nodarbojamies, ļoti daudz cilvēku, ar ko mēs runājam, viņiem nav meditācija aizgājusi, nav. Un tas ir ļoti atkarīgs no tā, kādos, kādā stāvoklī ir mūsu nervu sistēma, vai viņi ir šajā parasimpātiskajā vai simpātiskajā aktivitātē. Tur ir ļoti daudz aspekti, kāpēc kādam vispār tas nestrādā. Un, jā, tā kā nekas nav nokavēts. Es pirms tam man atnāca tāda bilde, kad, ko es gribēju pateikt, ka mēs īstenībā piedzimstam visi ideāli. Mums tur nav ko pielikt, nav ko atņemt.
Bet mēs pa dzīvi dēļ tā, ka mūs nepieņem tādi, kādi mēs esam. Nu, dēļ tā, ka visi mūsu vecāki vadījās pēc vienas grāmatas, kur bija pilnīgi muļķības sarakstītas, un mūs audzināja, nu, jo viņi nezināja, viņi jau nebija informācija, tad bija cits laika un tā. Un mūs apkabināja ar tādiem bļembukiem visādiem, nu, kad ir jābūt tādam, jābūt šitādam, ir jānogriež sev tur stūrīts, jo tas nav labs un tas, bet tas, ka īstenībā, ko mēs ar šo praksi darām, mēs noņemam visu to, ko mēs sev esam apkabinājuši dzīves laikā, un mēs atgriežamies tajā pirmotnējā stāvoklī, kādu mēs piedzimām. Nu, to nevar tā kā vārdiem izstāstīt. To ir jāsajūt. To katram, nu, tas tur ir daudz jāsajūt. Tā informācija, kas izmainās tad, kad mēs esam tajā pozīcijā, kad mums ir tiešais kontakts augšā ar Dievu, kad mums ir tiešais kontakts ar zemi, ar ķermeni, ar visiem saviem smalkiem ķermeņiem. Un īstenībā tā ir vēl viena lieta, kas notiek elpojot, tā kā mēs elpojam tās 15 minūtes tajā dziļajā, mierīgajā elpošanā, tad, kad mums nobalansējās nervu sistēmas, tad mums izveidojās spēcīga saikne ar augstāko es, ar ķermeni un ar zemi. Un šī informācija, ko mēs integrējam, patiesībā ir tā kā, mēs tā kā aizveram grāmatu un atdodam atpakaļ tur bibliotekā. Viņi ir izlasīti un vairs mums tā informācija nav vajadzīga. Mēs tā kā atdodam augstākajiem tā kā mēs esam līdz ar stāvoklī, to informāciju, ko mēs esam integrējuši, mēs viņu palaižam projām. Un augstākais es jau dara to, ko ar viņam vajag ar šo informāciju. Un sanāk, kad mums atbrīvojās vieta gan cietajā diskā, gan, kas tā ir, pēkšņā operatīva atmiņa. No operatīva atmiņa, kas nervu sistēma, mums tā atbrīvojās telpa, jo tā informācija, nu kā lai saka, ir atdot atpakaļ mākonī. Es lēnām taisu konkursiņu. Jā, tu taisi, mēs stundu jau ir norunāt. Jā, tāpēc mēs ar Anci, tu izlasi kādu jautājumu, jā. Rekur. Ko darīt, ja prakses laikā nejūta neko, vai paildzināt elpošanu, vai pievienot vēl kādu elementu? Ko darīt? Pieņemt. Būt tajā, ka nekas nenotiek. Jo tas arī ir tas, kas notiek patiesībā, jo mums dzīvē ir ļoti daudz, mēs esam runājuši iepriekšējā laivā, to, ka tas, ka nekas nenotiek, ir tas, ko mēs esam ilgstoši piedzīvojuši. Nu, mēs to Aigai atnāca vienā praksē par skolu. Man uzreiz tas ļoti norizonēja, jo skolā bija daudzas 40 vai 45 minūšu tādu intervālu, kurās nekas nenotika. Un tad es gaidīju tās 40 minūtes, kad būs starpbrīdis, kad beidzot kaut kas notiksies. Bet vēl tas, ka visa izglītības sistēma ir uzbūvēta tāda, ka tev, man pirms skolas stāstīja, ka ties skolā, tad gan būs beigā dzīve, tad tev viss tur pavērsies un aizies skolu un nekas nenotiek. Garlaicīgi. Un tad man saka, pabeigs pamatskolu, sāks vidusskolu un tur gan notiek, tur būs beigās zināšanas. Jā. Un tā aiziet ar vidusskolu un saprot, arī tur nekas nenotiek. Un tad tev saka, augstskolā tur gan notiksies. Un tad pabeidz augstskolu, es neesmu gājis augstskolā, tik ilgi es neizturēju, to nekas nenotiek. Bet tu tā kā pēc tās augstskolas sāc strādāt un tu saprot, ka arī tur nekas īsti nenotiek. Un tu gaidi, kad tad beidzot notiksies, kad būs tas jaungada salūts, bet viņi reiz nešauja. Un tu gaidi un nekas nenotiekās, un caur to dzīvē uzģenerējās ļoti daudz. Ka nekas nenotiek. Tā informācija mūsos, ka nekas nenotiek, un tāpēc viņi ir jāizdzīvo. Un varbūt tā, kad ir pat 10 un 100 prakses, kuros nekas nenotiksies. Būs tumšs, tā kā nekas pilnīgi. Tas nozīmē, ka kaut kādā aspektā mums dzīvē, mēs pat dzīvi domājam, ka nekas nenotiek. Mūsos tik ļoti ir pilns trauks ar nekas nenotiek, ka nekas nenotiek. Un nekas speciāli nav jādara. Vienkārši jābūt tajā, ka nekas nenotiek. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs sēžam šitajos un skrolējam, jo mums liekas, ka tur kaut kas tūlīt notiksies. Izlieks to tūlīt pēkšņi kaut kāda informācija, kas mums parādīs, kad beidzot ir noticies. Un mēs tik skrolējam, stundu skrolējam, 2 un nekas nenotiek. Nu, tā kā ar to nekas nenotiek, īstenībā ir tā ļoti interesanti. Un ko darīt? Tas nav tam jautājumam. Ko nozīmē, ja prakses laikā aizpelda, vai turpināt elpošanu, kad atgriežas? Aizpelda. Tad bija man tāds vēl viens jautājums par to, kad aizmiega elpošanas laikā. Jā, aizmiega elpošanas laikā. Es domāju, ka es neesmu pieredzējis, un es arī neesmu
varbūt kāds tiešām ir aizmirsis. Es jau loku lapiņas, būs konkursiņš tūlīt, jā, nebēgat projām. Jā, kad man ir daudzkārt šķitis, kad es aizmiegu, bet tad īstenībā ir jautājums par to aizmigšanu, vai dzird mūziku un vai dzird to, ka runā kāds tajā praksē. Jo es biežāk ir tā, ka cilvēks it kā pamostās, bet viņš nav nesamiegojies, neaizmidzis, viņš ir dzirdējis mūziku, viņš ir dzirdējis to, ko runā. Un kas bija tas otrs, ja praksē aizpeld. Tas laikam ir tas pats aizmiegi īstenībā. Un kāds bija jautājums? Bet atbildi ir jā. Ja ir tā, kad aizpeld, tad atgriezties pie savas elpas. Ja mēs pēkšņi tā kā piefiksējam, kad es neelpoju, mēs vienkārši atgriežamies. Un sākam elpot. Un sākam turpināt elpot šajā dziļajā elpā. Brīžiem nekas nenotiek. Jā, Sandra, tā ir. Brīžiem nekas nenotiek, un varbūt tā, ka nenotiek, un varbūt notiek, un kādam varbūt tā, ka ļoti daudz sesijas nenotiek. Skatāmies. Mēs paši īstenībā uzdodam šo jautājumu pēc prakses, kā tas, ko es esmu piedzīvojis, ir attiecināms uz manu nodomu. Un īstenībā vienmēr visiem atnāk šīs atbildes, jo katra pieredze ir pilnīgi personiska. Ja ir tā, ka citkārt nesaprot, kas tas ir, tad tā kā var izrakstīt, kā mēs runājam, var atrakstīt, man parunāties, bet visticamāk, ka ja nekas nenotiek, tad arī dzīvē kaut kur nekas nenotiek, tad arī dzīvē ir šī sajūta fonā, ka nekas nenotiek. Un otrs, ja mēs aizmiegam, tas, ka mēs aizmiegam, tas nebūtu nav slikti, jo tātad ķermenis tajā mirklī attiecībā uz šo nodomu viņam ir tieši vajadzīgs šis miegs. Un tas miegs ir vitāli svarīgs, nevis kaut kas cits. Tā kā atslābums. Jā, mēs to pārāk ilgi esam turējuši tādā fokusā. Un tas tā kā uzlikt nodomu, turēt, bet neatlaist viņu. Tas nodoms nevar materializēties, ja viņu neatlaiž. Un tad tā aizpeldēšana, aizmigšana, viņa palīdz atlaist. Mēs tā kā palaižam vaļā to, uz ko mēs ļoti esam gājuši. Bet tam var būt arī visādi citādāk skaidrojumi. Nav tā, ka ir viennozīmīgi. Katram tas ir īstenībā būt kaut kas pilnīgi cits par aizpeldēšanu un aizmigšanu. Reiz laikam visus esmu sarakstījusi. Es to pārskaitīšu lapiņas, bet es sapratīšu. Kas ir interesanti, ka man viena dzeltena lapiņa ir. Es centīšos nestīties, man būs bezkrāsains pods šoreiz, jo man tas ir vienīgais, kas viesnīcā ir pieejams. Mēs esam visu atbildējuši, ja? Es nezinu, vai mēs esam visu atbildējuši. Paldies, ka dalāties ar savu pieredzi. Man šī laiva laikā izkristalizējās ar kādu nodomu man strādāt, lai atsevišķas dzīves situācijas justos labāk. Jā, vērojam savu ikdienu. Šī praksa īstenībā aizvien vairāk ienes to, ka mēs sākam vērot, mēs apzināti piefiksējam, kas mūs triggerē. Un īstenībā tas var būt jebkas, kādam tās ir attiecības dzīvē, kādam tā ir, ka viņš nespēja brīvi izpausties. Un, protams, nodomu formulēšana tā ir vesela liela tēma, un šis nodoms ir būtisks. Ginta, man liekas, prasēja, vai var iet arī bez nodoma? Var iet arī bez nodoma. Bez nodoma bieži vien mēs ejam tad īstenībā, kad mums ir sāktivizēta kāda emocija dzīvē. Kā pieņemsim, es nezinu, es izēju no viesnīcas, notiek notikums, un man ir milzīgs, es nezinu, ko es ieraugu, vai kas notiek, kas man ietrigerē milzīgu stresu manā ķermenī. Skaidrs, man ir sāktivizēta, man ir izbalansēta pilnībā mana autonomā nervu sistēma, un tas ir visperfektākais mirklis, kad veltīt laiku sev un ar šo sāktivizēto emociju iet elpot. Tajā mirklī nodoms nav vajadzīgs, jo mēs pat tajā mirklī nespējam iedomāties savu nodomu. Mums ir reāls stress kaut kādā ziņā. Tad ejam bez nodoma, tad vienkārši ejam ar šo sajūtu. Jā, viņi tā kā šo praksi var lietot. Ja Daiga runāja par to, ka var iet bez nodoma, man reiz nāk tas, kad kas tie psihiatrs vai psihoterapeits, kurš tur tad, kad izrakstā antidepresantus, tad var iet, nelietot antidepresantus, bet var iet 15 minūtes vienkārši pēlpot katru dienu un nevajadzēs vairs lietot antidepresantus. Un pretējā gadījumā, ja kāds rekomendē lietot stimulantus, tad stimulantu vietā arī var iet šajā praksē. Un es, teiksim, bieži vien dienas vidū sajūtos noguris, jo, ir psihiska enerģija ir iztērēta fiziski arī.
man tas parasti ir ap 3, 4, un tagad ziemas laikā, kad nāk tas tumšais virsū, tad es eju 15 minūtes paelpot, un man principā atverās vēl viena darba diena pie galvenā, jo es varu turpināt tik 8 stundas strādāt. Vai arī es sajūtu, ka man gribās atslāpt pēc tās prakses, un tad es vienkārši guļu dīvānā, skatos, grieztos. Jā, Guna raksta, dzirdot citu nodomus, ļoti radoši atvērs idejas un sajūtas arī par saviem potenciāliem nodomiem. Jā, tāpēc tad, kad kursā mēs ejam, mēs dalamies ar saviem nodomiem. Un tur atkal strādā kaut kāda mistika vai maģija. Jo, ja kursā kāds izsaka nodomu, katrs izsaka savu nodomu, un ja viņš tiek izteikts skaļi, tad kaut kādā ziņā tas nodoms nostrādā uz visiem. Jā. Kaut kādā līmenī tas nostrādā, un ja mēs ejam grupā, tas ir īstenībā grupai tā kā milzīgs tāds potenciāls, jo mūsu, ir tā parasimpātiskā, bet ir arī sociālā nervu sistēma, ar ko mēs esam visi vienoti, un ja mēs esam vienā telpā, vienot caur šo nervu sistēmu, un kāds no viņas, teiksim, ir integrējis savas dusmas, tad visiem pārējiem šīs dusmas integrēt būs daudz vieglāk. Un tā ir ar jebkuru nodomu, tā kā jebkurš nodoms, kurš ir izteikts skaļi un uzlikts, viņš ietekmē visus pārējos, un tas ir, tas tā kā tāda pievienotā vērtība darbojoties grupā, vai, kas tas ir vienotā laukā. Jā. Tā kā, un arī skaļi izteikts nodoms, viņš kaut kā nostrādā efektīvāk. Es nezinu, jo cik es esmu redzējis, ka mēs grupās tā kā ejam, ka visi pārējie ļoti atbalsta katru to nodomu, un katrs iedod tā kā svētību, tā kā zaļo gaismu, lai tam otram izdodās. Un kādam uztrigerējās kaut kas, kāds aizrunājās par naudu, un tā tēma uzceļās, un cik īstenībā, kā tas kopējais grupas lauks, kā viņš darbojās, un kāds atkal izstāst to savu, un tu saproti, kad ar tevi viss ir kārtībā, jo tev arī tā ir. Tā ir īstenībā milzīga sinerģija starp cilvēkiem, starp mūsu nervu sistēmām, ko mēs kopīgi tajā mirklī daram. Jo īstenībā, ja jūs spējat iztēloties nervu sistēmu, tas tā kā koks, tā kā kļāvā aptuveni, viņai smalki daudz zariņi ir. Man ir gatavs pods. Nervu sistēmā tur skrien tie elektroni turp šurp. Patiesībā mēs uz Zemes kā civilizācija arī esam viena liela nervu sistēma. Jā. Un tas arī tā kā strādā un nostrādā. Es aizmirsu, kāpēc es to saku, kaut kas man tā kā uzvedināja. Te bija vēl viens jautājums, vai jūs paši elpojat pie mūzikas? Jā, mēs elpojam pie mūzikas. Bet es arī citreiz vakarā, tad, kad, pieņemsim, es eju vakarā gulēt. Tad, kad nav elektrība arī, protams. Bet tad, kad mēs eju gulēt, un es pat nelieku austiņas neko, es vienkārši citreiz, ja man kaut kas aktuāls ir, par ko man nenāk tajā mirklī miegs, tad es pirms miega pilnīgā klusumā ar sevi. Bērni jau ir aizmiguši, Ancis kaut ko citu dara, viņš vienmēr vēlāk iet gulēt, tad es klusumā elpoju. Klusumā ir citādāk elpot, tas ir citādāk, arī tas ir jāizmēģina. Es lieku fonā mūziķiņu, bet iespējams 9 dienu kursā būs arī kāda reize ar klusumu, jo arī klusums izceļ ārā kaut kādas lietas. Un tas atkal ir interesanti, cik it kā viss strādā vienot, bet arī individuāli, jo ir bijuši. Katrā kursā ir bijis tā, ka no 10 cilvēkiem vienam nav mūzika, un pārējiem 9 ir tāda pilnīga mistika. Vinija pūkpots, man ir vinija pūkpots, man te tāds smuks pots, caurspīdīgus nevarēja atrast, bet lapiņas ir iekšā, es nezinu, kā lai jums parāda, redziet, ir. Man ir tur tik, cik vajag būt lapiņām, vismaz es izskaitīju un ir. Katrā ziņā mums šmaukties nav nekāda. Mums nav interesi, mēs nezinām. Jā, jo mēs piedalīsimies kursā šā vai tā, vai mēs vinnēsim vai ne. Tā kā... Es došu Ansim iespēju izvilkt ar viņu lielo roku. Laimīgajai rokai. Jā, izvelc to. Man viss satraukums. Protams, ka satraukums. Lai tiek tam, kas ļoti, ļoti grib. Noliec podu. Noliek podu. Man ir lasīšana šo? Lasīšana. Es varu tikai runāt. Vai. Lāsma Liepiņa ir ieguvusi 9 dienu kursu. Lāsma, tu, man liekas, arī piedalījies mūsu 3 dienu kursā, tā kā super, riktīgi forši. Mēs apsveicam. Mēs apsveicam Lāsmu tevi. Šitais ir interesanti, jo
jo ilgāk es praktizēju, jo man biežāk apciemo sajūta, tieši saistībā ar šo praksi, kad man ir sajūta, ka es esmu vinnējis loterijā. Ka šī praksa man ir atradusi, jo es pat vienā video rakstīju, gan jau viņš kādien nopublicēsies. Ka tas ir nereāli, jā. Ka, pat vinnēts miljons man tā nepriecētu kā šī praksa, jo tas miljons pat nedots to, ko spēj iedot. Un īstenībā gribētos jau jūs katru iepriecināt. Es godu vārdu saku, bet, šoreiz būs vēl nākamais. Jums ir jāsako, kur būs vēl viena laimīgo, mēs izlozēsim, mums būs kaut kāds postiņš palaists. Mums jāizveic kaut kādas darbības, tā kā jāieliek sava gribas enerģija, savs nodoms šajā procesā. Un tā arī tāds eksperiments katram. Un, mēs sadomāsim uzdevumus, kas būs jāizdara. Nekas nenormāli sarežģīts nebūs. Tur jāizkar no akmens zirgs vai no koka. Kur var pārējie pieteikties, Laura? Lauriņ, tev jāiet ir uz tatate.lv lapu, vai arī tu vari atrakstīt man privāti. Man kā Aigai Tenterei, vai arī uz Tatate tepatās. Bet Tatate LV lapā ir kurs atgūsti balansu, 9 dienu kurs no 16. līdz 24. Un tur var pieteikties. Šobrīd līdz 10. Mums ir riktīgi forša cena pa 128 eiro. Var dalīt arī 2 maksājumos, bet rakstiet man privāti, ja ir kaut kādas lietas, jo Mājaslapā ir forma, Mājaslapā ir forma, kur var aizpildīt, un es saņemšu e-pastiņu, un tad es katram atbildēšu, un gribētos jūs visus iepriecināt, jo jūs tik forši šoreiz tos jautājumus rakstat, un riktīgi īstenībā forši, kad jums ir interesanti, un mums ir riktīgs prieks dalīties ar šo. Un man arī ir sajūta, ka šitāda laiva ir jātaisa biežāk, jo es saprotu, ka mēs spējam nodot kaut kādu to sajūtu, ko tā prakse vispār nes sevī. Jo viens ir, ka tu izlasi tos vārdus kaut kādus, vai ne? Bet tas cilvēks, tā enerģija jau spēja nodot to feelingu. Man ir tāds pēdējos šos 9 mēnešus, kopš mēs ar šo visu tā kā esam kopā, man ir, ikdienā man pārņem tādu wow sajūtu. Es reāli jūtu, ka manā dzīvē ienāk tas kaifs dzīvot. Un es zinu, ka citi nojūt to sajūtu, un tad ir tāds, ka liekas... Mēs esam pārliecinājušies, ka tie, kas nav gatavi, tie netiks tāpat uz kursu. Tie, kas ir gatavi, tie visticamāk, ka tiks tad, kad viņi būs pilnībā gatavi. Un katram elpojot, ejot šo praksi, atverās tik smagas tēmas, cik tajā brīdī spēja integrēt. Tā kā nav iespējams... Īstenībā nav iespējams kaut ko izdarīt nepareizi, aizšaut garām. Pat ja nesanāk elpot perfekti visas tās 15 minūtes, tāpat nostrādās. Pat ja nodoms nav noformulēts perfekti, tāpat nostrādās. Tas ir pats unikālākais šajā praksē, kad vienalga, cik šķīvi un greizi mēs visi izdarīsim, rezultāts būs. Jā, jo te viss ir pieņemams. Tas ir pats labākais. Jā, riktīgi skaisti un Pietur raksta, vajag dzīvos sarunu. Vajag vienreiz nedēļā, forši sēdēt ar jums kopā laivā. Laivā. Guna kaut kur tu smējies par laivu un laivu, tā tas ir. Gribētos gan īstenībā, nezinu, tas zooms varbūt nav tāds, bet gribētos tādu, ka tā redzēt nevis tikai jūs tās avatarus, tās bildītas, bet dzīve, Bet es jūs jūtu tāpatās. Tātad te laiva ir the best, kurā būtu Santa ir viens no cilvēkiem, kas ir pievienojies mūsu komandai. Viņa mums darbojās sociālos tīklos. Santiņa, paldies tev par visu, ko tu dari. Un lāsma, kur var redzēt lāsma liepiņa manā rokrakstā. Tā kā lāsma sazinies, lūdzu, ja es tev aizrakstīšu privāti, sarunāsim visu, ko un kā. Un tā tad, mīļie, tiekamies no 16. līdz 24. Mēs esam tādā labā noskaņojumā, jau ar skatu. Mēs jūs aicinām savā telpā, kur ir pieņemams pilnīgi viss. Anna raksta, būtu arī interesants dzīvē, ko tādu sarīkot. Anna, uz Taizemi brauksim. Interesanti ir, Aivars visu laiku gribēja ierosināt retrītu te Mestijā. Mestijā ir kaut kas unikāls, es braucu tur šajien tā kā bišķi atpūsties, bet šīs vietas enerģija ļoti trigerē. Tepat nevajag tā kā baigi censties kaut ko izmainīt, tā kā iet uz kaut ko. Šī enerģija, viņa vienkārši ceļ ārā visu.
Nu tā, es jūtu, ka, ja Latvijā es varēju tā kā 2-3 dienas iziet praksi, tad 2-3 dienas atpūsties un nekas netrigerēja. Tad te ir tā, ka tiklīdz atbrīvojas vietā jauna porcija ir ielādēta un aiziet. Tā kā, nu tāda kaut kāda retrīta veidīga, es nezinu, tas retrīts. Jā, nu nezinu. Tādu, gan jau, ja būs lemts, tad liekam nodomus un būs. Ja mēs ar savu nodomu ejam, tad viss notiek. Nu tā, mīļie, paldies jums liels par šodienu. Nu, Pāvilos tā vasarā vēl. Varam Pāvilos tā vasarā tikties. Jā, starp citu. Taizeme gluži mums visiem droši vien vēl nav, bet mēs gribam uz Taizemi. Pirmo mēs Latvijā. Mums Taizeme ir nākamais punkts, jo iedomājieties, mēs vienu vakaru, mēs kaut ko Rāns runājam pa Taizemi, kaut kur Santi kaut ko pa Taizemi bildes atsūt un tā. Un vienu dienu mēs nākam uz numuriņu tepat Gruzijā. Un sēž smaidīgs džeks, brūns, nosauļojies, pilnīgi tā kā, nokrits no citas realitātes. Ants ienāk numuriņā iekšā. Un viņš man priekš saka, no kurienes es esmu. Tas tur, tā kā mēs sākam runāt, saka no Latvijas, un es domāju, beigās viņam uzspīšu, no kurienes viņš ir. Un viņš man saka no Taizemes. Un es vienkārši stāvu, domāju, Dievs, Taizemietis Gruzijā, sniegs. Viņš grauž cīsiņus. Mīnus grādos sēž uz balkonu, gandrīz pliks, grauž sasalaušas cīsiņus un smaidīgs priecājas. Un es domāju, kā tā Taizeme kāp virsū. Tā kā mums kāp šobrīd Taizeme virsū, mums pilnīgi kosmos, man liekas, tā kā rāda. Zīmes, jā, reku Laura raksta, man mamma tagad Taizemē, tā tad nākamreiz arī es, jā, un kaut kā vienkārši, kaut kā tie apstākļi krīt, jā, kad laikam dzīve kaut ko rāda mums. Tā, bet es saku milzīgi paldies jums katram, esam visā, kas ar mums notiek. Jā. Paldies, ka bijāt mūsu telpā, vienā elpā. Pilnīgi grūti no jums atvadīties, bet, mums mazie arī gaida. Tā kā rakstiet, ja kas ejiet uz Tata te lapiņu un jā, tiekamies, lai forša diena visiem atlikusī. Atā! Čau!